Vērts pietur ripu, izspēlēs vārtiem. Nu, metiens pa vārtiem, vārti! Vārti pēc Beļavska raidījuma, vārti! Otrā minūte, otrais periods, izmantot skaitliskais pārsvars. Brīnišķīgi, mierīgi, akadēmiski, pārdomāti, saspēlējoties un nesagaidot īpašu Krievijas hokejistu pretestību. Latvija izspēlē kombināciju un tiek iemesti skaisti pirmie vārti šīs dienas sacensības gaitā. Ir Beļavska 4. vārti šai čempionātā. Sākums patiešām ir labs. Tagad laukumā Sēņina posms un, protams, visi spēlētāji Krievijas izlasē. Un atspēlē atpakaļ aizsargiem momentāli. Arī pretinieki nevar spēlēt. Īstami spēlē Krievi un beidzot gūst arī panākumu. Jā. Tāds spēka spiediens, beidzot tas tiek realizēts. Izmantojot iemetienu mūsu aizsardzības zonā precīzu saspēli un rezultatīvs metiens pa Latvijas balsvienības vārtiem. Tā ir 15. minūte spēles otrajā posmā. 15. minūte, rezultāts 1-1. Vārtus tātad iemetis Petrovs, izmantojot Žamnova piespēli. Rezultāts kļūst 1-1. Lūk, šie vārti vēlreiz jūsu ekrānos. Neriskējiet tālāk uz priekšu. Metiens šoreiz tverams Irbēm. Un atkal pretmetiens un vārti! Pretspēle vārti! No brīnišķīgi 17. minūte. Pretuzbrukums, negaidīts pretuzbrukums. Un kārtējo reizi Krievijas izlases aizsardzība pierāda, ka tā nav granīcieta. Semjonova raidījums. 2-1 Latvijas komandas labā. 2-1 Semjonovs. Lūk tā. 2-1 šī spēle. 2-1 otrais periods. Pirmā trešdaļa 0-0. Tā ir jāspēlē. Stabili savā aizsardzības zonā. Maksimāli saspēlējoties, sadarbojoties ar Irbi, palīdzot viņam veikt šo grūto uzdevumu un izmantojot, maksimāli efektīvi izmantojot jebkuru no pretuzbrukumiem, kā tas bija šoreiz. Spriedām, kā spēlēt ar Latviju, kur pretinieku vājākās vietas ir tikai viena doma – uzvara, uzvara un vēlreiz uzvara. Bet, kā redzējāt, situācija ir diametrāli pretēja. Ripa, lūk, Ripa šobrīd Krievijas komandas vārtos ļoti negaidīti iemesta Ripa, bet tā ir 19. minūte, tas ir skaitliskais pārsvars. Un Krievijai, acīm redzot, cits nekas neatliks, kā pie 3-1 nomainīt vārtsargu. Šīs dienas spēles karali vai nē? Nekā, Semjonovs uzvar. Un spēle turpinās aiz Irbas vārtiem. Metiens vārti! Pats Borei. Acīm redzot, lūk, kā rīt sekundes. Dažas sekundes no iemetiena, 4-5. Savstarpējas saspēles un Latvija zaudē vārtus. Jā, ārkārtīgi grūta, smaga spēle. Šķiet, ka Borei iemet šo ripu. Bet nu paskatīsimies atkārtojumā. Kā tas viss notika? 3-2. Pēdējā minūte spēles otrajā periodā. Jā. Šeit stadionā tas tiek izteikts nevis tā Pavels Borei, bet Pavel Borei. Lūk, beidzot pie vārtiem ticis arī patiešām Pavels Borei. No tie ir viņam būtībā trešie vārti šeit čempionātā. Dzimst brīnums šeit jaunajā hallē Bolševiku prospektā. Brīnums
Pēc 1 sekundes piedzim šis brīnums. Tagad pārtraukumu pieprasa Krievijas komanda. Vēl 1 sekunde. Spīd mums acīšie skaitļi. 3-2 Latvijas komandas labā. Un spēle galā! Spēle galā, mīļie skatītāji un klausītāji! Latvija pārspēja Krieviju ar rezultātu 3-2! Izskanējusi Latvijas valsts himna. Šeit stadionā mēs redzējām Rīgas panorāmu. Šai mirklī arī brīvības pieminekli, Dzintara jūru. Spēlētājiem acīs asaras pēc šī panākuma patiešām. Es domāju, te komentāram vispār nav vietas. Artūrs Irbe un komanda. Tūkstošiem līdzjutēju un varonību. Šī spēle bija vairāk nekā uzvara. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visus šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē. Un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Diezgan lielu piepūli atstāja savu zonu. Vēlreiz mūsēji labi nospēlē aizsardzībā Panteļejevs un tagad pretuzbrukums 3-2. Varētu būt nedaudz lielāks ātrums. Čubars uztver ripu un šeit Krieviem mazliet paveicis. Tagad vārds priekšā vienpus Ko jūs teiksiet par to, dāmas un kungi? 2-1. Latvija atkal ir vadībā šajā mačā. Mačs 12. trešā perioda 12. minūtē. 2-1. Vārta autors neviens cits kā Vadims Romanovskis. Jā, šis maz pieredzējušais uz Latvijas pasaules čempionāta fona, maz pieredzējušais uzbrucējs no Hokeja kluba Rīga 2000 teicamā stilā apspēlēja Krievijas izlases vārdsargu Podomāts un rezultāts kļuva 2-1. Runājot mazliet hokeja žargonā, izēra pretinieku vārdsargu ar vairākām māņu kustībām. Viņam pretinieks aizsargs, pagrieziens, metiens, vārti! Sastie vārti! Aleksandrs Beļavskis, lielisks veids!
skaista māņa kustība pret vārtiem, pagrieziens fantastisks kā daļsvidotājam. Viņa stilā gūti vārti, ārkārtīgi vērtīgi vārti, sākoties spēles pēdējai izšķirošai trešdaļai šeit jaunajā hallē. Turpmāk šie vārti ir gūti pateicoties Beļauska firmas gājienam. Viņš nav mazots, un tas ir viņa Beļauska firmas apmešanas gājiens un precīzi 6-3 Beļauskis neapšaubāmi. Viens no labākajiem, ja ne pats labākais šīs dienas spēlē uzbrucējs. Un arī pirmā maču viņš aizvadīja veiksmīgi gūdams vārtus arī šodien. Un eleganti. Beļauska firmas gājiens ir tiešām. Un redzot, tur mums ir Niževīs, Lielākā Kapitolē. Un šeit ļoti precīzi nospēlēja. Pārdienas stop! Trenieris pieveica, Miķeļa Rēdlis piespēl uzspēl, viņš to rīku unādēv. Jau Aleksandram Nūlo, viņš atvainojas Semjonovam, tukšos vārtos. Abi divi mūsu gan bijušais valsts prezidents, gan esošā valsts prezidente arī Gavilē. Beidzot, trešajā spēlē sagaidījām. Tātad mēs atkārtam Aleksandrs, šeit redzam, ka mēs esam nospēlējuši Lumos, Rīgas no zonas. Rēdlis piespēlē, Niževīs, viņš atspēlē, neizrodās un Miķeļs Rēdlis unādot. Vienās pie tālā stāvā esošajam Semjonam, kas rēdz tukšos vārtos. Lieliski izspēlēts. Jāzīmē noteikti Miķeļa Rēdlika pieslēgšanās šim uzbrukumam pēc atdotās rīpas. Sanāk, viņš tikai iznās un noraidītā soli, viņam nekas cits neatliks. Iesaistīties spēlē, ļoti veiksmē ir jābūt. Beidzot, mēs esam būši arī vārds un ceram, ka tālāk ies. Un viņa meistarība ir jūtama uzlabojušies salīdzinot ar pagājušo gadu. Piespēle! Mārtiņš Simols tev piespēle, Niko neveiksmīgi, vai jābūt izrādās. Veiksmīgi atmest Mārtiņam Simolis. Viens manāk ar Dīvijas Mārtiņā. Jāsaka Mārtiņš Simols arī pagājušajā gadu uzvars vārds piespēle pret Slovēniju. Pasaules čempionātā Austrijā. Otrie vārds. Trešais vārds manuprāt, būtu Kampusāns Gulja Kupsovs. Uzvars vārds Mārtiņš Simols. Kā vienmēr, ļoti daudz esam ieturēts emocijās, laikam pirmo reizi pēc maz rokas pārspēl, nedomāt, ka 100 vārds pasaules čempionātā. Bet no vienmēr Mārais Zvejnieks un labs iespējas ir izdarījis Padrēvam, noticē arī redzēt to visu vārds, kas aplec viņam ripu un redzam ripu ieaudo Slovēņu vārtos un Mārtiņš Zibuļu emocijas. Svētki turpinās, 8 minūtes 20 sekundes, rezultāts 2-1, Latvijas izlases labā. Rāda atveram, lai atverās, pats mēs Lieka analīze, precīzi izplānota taktika, secīgi treniņos atdot enerģiju, bezgalīga, bet ar to vēl nepietiek, kaut kas izpaliek komandas gars, kā viens prāvs, viss kopā, savētīts vienā lietā, vienā domā, ticībā tad izšaubas sešas, kur būs būtis spējas, kas būs fināls, tas nav fināls, un tā jau atkal starts signāls, jau neiespēja, mums ir dot, mēs esam šeit viens par otru, Fantastiski, vienkārši fantastiski. Krištāns izbrauc vārdu puslūks. Ja mums jau vienu treniņieties precīzi to ripu, viņš varētu paturēt. Es domāju, ka šoreiz tam bija jau pirms moments pieslēgums. Ja būs piespēle, viņš nemetīs. Ja trešais uzreiz neizavās, viņš noteikti domāja, ka nebūs piespēle. Aleksandrs Jeroksejovs, trešo vārtu autors. Viegli izraidīt par vienu. Divatā. To viņš arī mēģina izdarīt un gandrīz. Lieliski 4-1 Latvijā. Izlasīja situāciju, teiksim tā, Aleksandrs Niževīs. Tam bija turpināja kustība, apbrauc riņķi vārtiem un Niževīs atdeva piespēli, jāsaka atkal, tukšos vārtos. Tukšos vārtos. Nu, es domāju, šeit visi ir pelnījuši uzslavas. Gan Leonīds Tambijevs, gan Niževīs, gan Herberts Vasiljevs. Paskatāmies. Tambijevs apspēlē izvēles vārtiem, turpina kustību Niževīs.
Atlikušā Rīpa un Leonīdam tam bija, un kurš jau tur raida praktiski tukšos vārtos. Katrs pielika savu roku šā vārta gūmā. 4-1. Skaisti. Jāsaka, otrie vārti šī piecinieka izpildījumā. Nebija vēl Herberts Vasiljovs paspējis nomainīties. Izcīna Rīpa cīnās uz gan, tad bija jau piespēlē Ņižavīs un... Nu ko, maisam gals vaļā. Nu jau tur kaut kas sabirs iekšā, pat tā nesam. Cerēsim, ka turpinās birti. Labi, esam 5 un Semjonovs ir Jerofejo vietā, Širokovs turpina Ātaram Tribunsovam Rīpa jāmet. Un pārtī! Herberts Vasiljovs! Pēc Ātaram Tribunsovam metienu Kristians Ascet Rīpa tieši Herberta Vasiljovam atkal tukšos vārtos. Jā, atkal 4. vārti jau tukšos vārtos. Lieliski spēlē mūsu puiši, lieliski izspēlē 5-1. Nu, kā jau es teicu, jāpacenšas tagad varbūt nākamais mērķis. 5 vārtu pārsvars, lai ieņemtu grupā otro vietu. Lieliski. Pat līdz vārdsakam šķiet Rīpa nenonāca. Jā, trāpi aizsargam pa kāju, atlēc Herbertam uz mūzu un 5-1. Un es domāju, ka Haralds Vasiljovs varbūt gandrīz, kurš arī klātienā vēro šo spēli, kā viņa dēls Herberts gūst 5. vārds Latvijas izlases labā. Lieliski spēle, lielisks rezultāts. Baudīsim šo mirkli. Piespēle cerībā uz Robertu Kīmo. Labi, atkal uz vietu pāriet uzbrukumā. Rīpa atlas Mārmaus. Un Linus Umarks savām 5 piespēlēm. Redzam, pieskaita arī vārtu būvu. Skatīsimies atkārtojumā, kas notika šajā epizodē. Un esam nonākuši zaudētājs pirmās trešais izskaņā ar 0-1. Vārtus gūst Linus Umarks. Ļoti ātri, skatāmies atkārtām iepriekšējā Doļiks ar Rokins. Teicam, iespēlē Rīpu Miķu un Rēdekam, un tagad jau vienkārši ir Rīpa ieraidīta. Zonā metiets pa vārtiem un pabraucam garām Rīpa tiek atsisti. Jāsaka, nevisai veiksmīgi. Sev priekšā ir Edgars Masājs, mūsu aizsargi nepaspēja bloķēt Linus Umarku. Struks. Tāda Ratmau. Īstenībā skaidrs, vai cerībām sev vai Akipāns, bet kādā ziņā arī tiek pie Karsona. Akipāns labu piespēlē, Krišāns Vietliks vārtī! Šoreiz es domāju, visi dzird, kad es saku, kad ir vārti un Latvijas izlīdzina rezultātu. Teicam, iet Akipāns piespēle, no sākuma labi pie Armaus. Pacīnījās. Mārtiņš karstums un neatverams. Krišāņi Rēdeka metiens vārtā šajā stūrī. Skatāmies atkārtumā šo epizodu. Mārtiņš karstums, ķirts Akipāns un teicams metiens. Padots Krišāņam Rēdekam, bet neaizmirsīsim arī uzslavas porciju Jānim Sprutam. Tieši viņš pirms metienu nobrauc garu Stefanu Līju, kas noteikti patraukt. Trešdaļas beigas Latvijas izlases spēlē ar 3 pieciniekiem, Altmanto Bērniča partneriem. Miķels Redliks. Labi, Miķels un teicam piespēle. Super! 2-1 Latvija vadībā. Otrās trešdaļas pēdējā minūte izlases Latvija vadībā. Redliks Līks, Marija Redliks, Jolāns, Martiņš. Un arī visi Latvijas līdzekļi. Teicam izspēle padoms Bērziņa pieciniekam un Miķels Redliks ar skaistu piespēli vārdu tālā stāvā. Prot nepiesek Laura Dārziņa. 2-1 Latvija vadībā. Esam aizvārtiem Miķels Redliks. Apžēlē Magnus Johansson un ļoti labi. Atrod brīvu vietu. Lauris Dārziņš un Tiks Starkstroms aizskatās uz Miķelu Nē, tas ir Tobias Engstroms, 39. numurs, aizskatās uz Miķeļa Redliku darbību, aizmirst par Lauru Dārziņam. Viņš bija tik ļoti pārliecināts, ka viņš ar pārtver šo piespēli, redzam, viņa pārliecība neataisnē mazākumā. Vasiljovs uzvar iemedienā, bet uzmanīgāks ir Vaņkampls. Pirmais ir pie Rīpas, tad Magnus Johansons pat bija Ņižavīs. Uzmanīgi jāspēlē Ņižaviem. Vēl vienu norādījumu mēs nedrīksim pieļaut. Tobias Engstroms soks pie vārdu tālā stāva Johansons. Un, diemžēl, otrās trešdaļas sākumā izmanto skaidrisko vairākumu zviedru un Magnus Johansons ar metienu uz zilās līnijas panāk izlīdzinājumu 2-2.
Vārta autora Magnus Jukansons ņem otrais vārta gums šajā čempionātā. Šeit Magnus Jukansons, 2 zviedru spēlētāju vārtu priekšā. Nu, šķiet, ka gan mūsu aizsargs, gan zviedru spēlētājiem, protams, ka ir uzdevums traucēt mūsu vārtsargam, bet šeit jau vārtsargu priekšā stāvēja tieši mūsu aizsargs. Nebija jāatver arī pus sevis, jo Edgars neko neredzēja aiz mūsu aizsarga muguras. Labi atmals nospēlē Skrastiņš. Mārtiņš Karstums, protams, spēku paņēmies pret Enströmu. No Enströms, es domāju, tīri Enströms redzot Enströms sejas izteiksmi. Es domāju, ka viņš varētu arī būt gūs smadzenes atrastēm. Tas tāds tīri NHL stilā bija. Redzam, asins trūku no pa degunu. NHL tas būtu normāli, bet šeit ir Eiropa un neliels uztraukums. Es domāju, ka, protams, labi, ka video nevar iet skatīties uz pārkāpumiem, bet katrā ziņā šādu epizodu var izskatīt pēc spēles. Jau tad. Labi, es neminēšu, atkārtumā skatāmies Mārtiņš Karstums. Nezinu kā NHL, bet grūdienas apmalē un redzam, tad bija Enströms, gūs savainojumu pret laukuma. Redzam apmals kanti, ar seju ietriedas. Un tad te ir redzam, kurš jāizlozē, kura no komandām metīs pirmā vārtos jau dodas vārds, gan Stefans Līvs, gan šobrīd arī Edgars Masaļskis. Un zviedri metīs pirmie, un šķiet, ka laukumā ir Matijas Vainhamls. Matijas Vainhamls, Maskavas Dinamo uzbrucējs pret Edgaru Masaļski. Un paredzēt, ko Vainhamls darīs, īsti neredz. Redzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Interesanti izvēle izdara mūsu treneri. Izlaiž Sergeju Naumovu un Matijas Vainhamls pārspēja mūsu vārtsargu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju un no iznērtās puses redzam ieraida Rīku vārtos. 1-0 pagaidām vadībā ir zviedri mums. Aleksandrs Ņiževīts. Paužu un tehnikas meistars Māna. Un diemžēl pazaudē ripu. Nomānījis, ja viņš bija līvu. Tā arī bija viņa iecer dabūt uz ceļiem vārtsargu un pēc tam izdarīt pauzi, metienu virs zem pārlikni. Redzam, Māna, Aleksandrs Ņiževīts, šī Māna kustība un līvs ir uz ceļiem. Diemžēl neveiksmīgi nākamā kustība un ripa pazaudēta. Magnus Jukansons, zviedrs aizsargs un pārliecinoši vārta augšējā stūrī. Ieraida ripu Magnus Jukansons, lai vēl varētu turpināt cīņu šajā pēcspēles sērijā. Nākamajam mūsu spēlētājiem ir jāgūst vārtu Mārtiņš Cipuls. Mārtiņam jāgūst vārtu, lai vēl būtu cerība. Es atceros Mārtiņš Karstums. Mārtiņš ir tikai Karstums. Karstums pret Līvu. Labi, visu izdara Mārtiņš Karstums un saglabāt cerību. Tagad jācer atkal ir uz mūsu vārtsargu Sergejs Naumovs. Tver nākamo metienu. Redzam, līdzīgi kā Vainhamls gūst vārds Mārtiņš Karstums. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārta augšējā stūrī, domāts. Labi nospēlē Sergejs Naumovs. Kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs. Arī šobrīd. Herbertam jāgūst vārds. Vasiljevs ieslidojas. Labi nomāna Neišers 2-2. Būs papildu laiks, pēcspēles metienu papildu laiks. Ar nerviem, viss kārtībā Herbertam Vasiljevam. Un arī 2-2 ir pēc pirmās metienu sērijas. Nezinu, ļoti grūti ir vārtsargiem, kuri tur tvērēcīgi kreisā rokā atvairīt šos metienus, ko izpildu labā no iztvērienu spēlētāji. Tā kā tagad Herberts Vasiljevs zina no nērtās puses daudzreiz tā tiek gūt vārti, it kā var paredzēt. Un Aleksandrs Ņiževīts, turam īkšķis par Aleksandru Ņiževī. Otrais piegājiens Sašam.
Tā kā pirmie sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk Niževijs. Teicama pauze, nav varianti, Stefan Līv, nav varianti, šoreiz tev nav varianti, un uz to, ka Saša divreiz varētu pazaudēt ripu, izejot 1-1, uz to bija cerēt naivi, un skaists metiens, skaisti vārdi Niževi izpildījumā. Skatāmies pauzi, cik tā kustības Līvs Nabaks jau izdarīt, tas tikai rāda par to, ka nepārliecinoši un ļoti uztraucis vārdsargs. Pirmais paspēja kāds 3 kustības izdarīt, pirms Aleksandrs tikai 1 māju kustību, un tagad Naumovs pret Johansonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju! Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti, 3-2 papildu laikā. Latvija, jāsaka, sensacionāli uzvar Zviedriju, lai arī nezvaigznēm pārbagātā, bet katrā ziņā ar talantu pārbagātu komandu Bengts Åke Gustafsons. Bengts Åke Gustafsons nopušās, pasaka kādu vārdu zviedriski, arī turpina runāt un priecājas Latvijas izlase. Izcīnīta uzvara, jo tieši vārdi tiešām cīnījās no pirmās līdz pēdējai minūtē, redzam Jāņa Sprukta emocijas. Magnus Johansons raidīja ripu, uzminēja šoreiz, ko darīs Johansons Sergejs Naumovs un atvēra izšķirošo metienu un līksmo mūsu rezervists Soliņš un galvenais treneris Oļegs Znarovs. Latvija pirmo reizi pārspēja Zviedriju, lai arī pēcspēles metienos, bet tā ir uzvara. 2 punktus šajā spēlē nopelna Latvijas izlase un 1 Zviedrijai. Tagad būs tradicionālā, tātad Latvija 3-2 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Zviedriju. Klausamies mūsu valsts himnu. Mūsu valsts himnu un redzam, ka hokeisti dzied tomēr mūsu himnu un grēks nedziedāt. Pēc šādām uzvarām apsveicam vēlreiz mūsu hokeistu ar šo fantastisko uzvaru un atgādina, ja kāds nav redzējis kādus interesantākos momentus šajā spēlē, tad to jūs varat redzēt mūsu mājaslapā tv3.lv, kur var redzēt TV3 translāso spēļu tiešraidi spēļu atkārtojums, bez tabū video reportāžu no Šveices, pēcspēles fotogaleriju un labāko momentu izgriezumu un noteikti nenožēlosiet, jo vēl vieni zelta mirkļi Latvijas hokeja vēsturē ir ierakstīti, tātad Latvija uzvar Zviedrijā, rezultāti 3-2 pēcspēles metienu sērijā un nopelna pirmos 2 punktus šajā čempionātā. Par šo spēli jums stāstīja Artis Sābols. Paldies, ka bijāt kopā ar TV3 un uz tikšanos nākamajās spēlēs.